sievas traki gribēja atbraukt uz Dagu. Mēs esam no Kokneses. Koknese tā kā Latvijas vidiņā, bet uz Turāju mēs esam daudz braukuši, tad norunājām, brauksim uz pašu Dagu. Un mēs arī šeit esam diezgan agri jau šo to apskatījām ar ceļā. Un ar prieku pie jums šodien savas balsis padziedāsim. Nāk tā pirmā dziesma no Jaunbebriem. Tas ir mūsu pusē, un pavisam nesen mēs ar bebriem apvienojāmies vienā novadā, un no tās puses arī tā pirmā dziesma. Ziedi, ziedi, palubīte zeltaniemi ziediņiemi, ajā, la la la, zeltaniemi ziediņiem. Par stevi, arājiņi zeltajami pelenami, ajā, la la la, melnajami pelenami, melnai, palubīte griezi ceļu arājami, ajā, la la la, griezi ceļu arājami, grūtas kājas pilnas vilšu piebirušas, ajā, la la la, pilnas vilšu piebirušas, ai, rodzīti, rogainīti, steidzies augi pavasari, ajā, la la la, steidzies augi pavasari, jaudačkami, ilgākami, neruns vaira dzirna viņas, ajā, la la la, neruns vaira dzirna viņas, ai, rodzīti, rogainīti, tavu dārgu akotiņu, ajā, la la la, tavu dārgu akotiņu, nevis neni, vārdzenēji zelta naudu kaldināja, ajā, la la la, zelta naudu kaldināja, ai, nav viņa, naudas māte netrīceļa maliņai, ajā, la la la, netrīceļa maliņā, krītā cīņas galiņai, lai saņēma arājiņi, ajā, la la la, lai saņēma arājiņi. Manām tēvam, kas kādreiz dzīvoja Cēspusē, gan bija daudz lieli lauki. Tad es iedomājos tā, kāpēc gan nevarētu tā arī bijis, kā mēs te tagad sastājušās pie lielā lauka malā un nopriecājušies par to, kas tur ir, kas tur būs, un tādā skaistā vasarā kā šī. Un dziesma nāk no Krustpils puses, tā mums tur pa ceļām uz šo pusi brauc. Siltu, siltu, jauka, jauka, Dieviņš deva vasariņ. Siltu, siltu, jauka, jauka, Dieviņš deva vasariņ. Putniņi, dziedganiņi, arājiņi, gavileņi. dziedājām dažādas mūsu pusē pierakstītas dziesmas, gan no Madonas, gan no Krustpils, no Cēsīm, gan Maltuvas dziesmas, gan Kulšanas dziesmas, savas puses dziesmas, arī Aizkrauklis. No Kokneses nebija neviena, bet tuvākā bija no Jaunbebriem. Rajas pati brāļa māsa brāļa.
Folklora tā ir tā kā mana otrā dzīve no 90. gadiem, faktiski jau no 80. gadu vidus. Tad es sākumā biju Rīgā un tur pie budēļiem dziedāju, pēc tam atnācu uz Kokneses pusi un tad ap 90. gadiem sapratu, ka kaut kas jādara šai lietā un sāku strādāt skolā, un man pirmā bija bērnu folkloras kopa, kura vēl līdz šai dienai ir, un tiem jau ir 20 gadu. Mēs ar Urgām esam 5 gadus jaunas. Skati, tas ir tāds viens punktiņš tajā lielajā ceļā, kurā mēs uz mirkli piestājam, nofiksējam to, ko varam, to, ko darām, pašas paskatāmies uz sevi, paklausāmies, ko citi, tāpēc arī mēs šodien esam tik tālu uz Dagdu atbraukuši, kaut gan vidzemnieces, bet ļoti gribējās arī šajos cilvēkos pabūt un dzirdēt arī latgaliešus.